Te es noteikti aicinātu būt aktīviem, sekot līdz visām iespējamām gan atbalsta programmām, gan iespējām, kas ir iedzīvotājiem. Skaidrs, ka viss sākās no katra no mums, sākot gan no atkritumu šķirošanas, gan jautājums, kā mēs veidojam savu dzīvi, savu ikdienu, cik mēs daudz patērējam resursus. Bet pats svarīgākais noteikti būs skatīties uz iespējamām resursiem un atbalstu, kā mēs varam katrs pats uzlabot savu ikdienu, savu dzīves kvalitāti. Jo ļoti bieži uzlabojot gan savu dzīves kvalitāti, mēs arī varam būt dabai un klimatam draudzīgāki. Bet kas arī ļoti būtiski, šī gadījumā mēs skatāmies, pat gan būt klimatam draudzīgi, gan mēs varam būt gan energo pašpietiekami, gan arī vairāk saražot paši šeit Latvijā, gan elektroenerģiju, gan mazāk patērēt savus resursus. Un tas arī ļoti būtiski, jo mēs nevaram skatīties atraut klimatu no visas pārējās ekonomikas, jo ļoti būtisks, es pateikšu, šī gadījumā gan ekonomika, gan pašpietiekamība, jo tā ir tā būtība. Tāds mazs piemērs, ka mēs redzam, ka nosiltināta māja samazina savu siltuma patēriņu kaut kur plus mīnus uz 50% aptuveni. Tas ir no vienas puses, tev mājai mazāk rēķina par siltumu, bet tas nozīmē, ka tev ir par pusi mazāk saražot siltumu. Tas nozīmē mazāk šķeldes patēriņu, mazāks patēriņu resursu valstī kā kopumā, gan arī mazāk saražojuma emisijas, gan visu kopumā arī izmantojas. Tas nozīmē, ka to šķeldi mēs varam radīt lielāku pievienoto vērtību un iespējams pāreksportēt uz citām valstīm.